Sveiki! Šodien mūsu tēma sociālās zinībās otrai klasē ir veselīgs un sabalansēts uzturs. Pagājušreiz mēs uzzinājām, kas veido veselo uzturu, kas ir ogļhidrāti, olbaltumvielas, tauki, un to arī uzrakstīja, kas ir tavi mīļākie produkti. Šodien mēs parunāsim par cukuru, par tā ietekmi uz mūsu organismu. Cukurs ir ogļhidrāts, kas nodrošina cilvēka organismu ar enerģiju. Tātad cukurs mums dod enerģiju, bet viss nav tik vienkārši. Cukurs ir ļoti cilvēkam bīstams, jo cukuru mēdz saukt par tukšajām kalorijām. Cukurs nesatur vajadzīgās vielas, cukurā nav vitamīna, nav minerālu vielas un citas organismam vērtīgās vielas. Dienā tev nevajadzētu uzņemt vairāk par 25 gramiem cukura. Vienā teikarotā ir 5 grami. Tad sanāk, ka nedrīkst uzņemt vairāk par 5 teikarotēm. Cukurs ir lielākais ļaundaris, jo, ja mēs pārspīlējam ar cukura uzņemšanu, tad var rasties liekais svars, var parādīties ādas problēmas, pumpas, izsitumi, var būt garstāvokla maiņas, piemēram, apēd kaut ko saldu. Ir labs garstāvoklis, kad pārstāja, kad pēc kāda laiciņa atkal slikts garstāvoklis. Un vēl tas ļoti kaitē zobiem. Zobiem ļoti nepatīk visas cukursaturošās ēdieni produkti, visi gardumi. Un, lai ikdienā neuzņemtu pārāk daudz cukura, jāpievērš uzmanību marķējumam uz produkta. Un cukurs ir ne tikai produktos, saldumos, bet arī citos produktos. To pievieno garšas pastiprināšanai. Un tad vajag pētīt etiķetes, lai uzzinātu, cik tur ir cukurs. Un ir jāņem vērā ne tikai cukuru, ko mēs piemēram pieliekam tējai, bet arī cukurs, kas ir pievienots dažādiem ēdieniem, salātiem, maizei un citiem produktiem. Arī jogurtiem tur ir ļoti daudz cukura, ja tas nav dabiskais jogurts. Kādēļ tas ir jādara? Jo cukuru mēs uzņemam arī paši to nezinot. Tas tiek pievienots pārtikas produktiem. Un šeit ir dažādi produkti, krosāns, ābolu sula, šokolādes tāfelīte un biezpienas sieriņš. Un šeit tu var redzēt, cik, piemēram, krosānā ir gramu cukura. Viena teikarote, tas ir 5 grami, tātad 2 teikarotes, tātad vienā krosānā ir apmēram 10 grami cukura. Un paskaties ābolu sulā, kas šķiet ļoti veselīgi, vai ne, bet tur ir ļoti daudz cukura. Tātad 4 teikarotes, 4 × 5, 20 gramu cukura, tas ir ļoti daudz. Biezpienas sieriņa ir 2 teikarotes cukura, 10 grami, un visvairāk, protams, ir šokolādes tāfelītē. Tāpēc apēst vienā piegājienā visu šokolādes tāfelīti nav laba lieta. Un izpētīsim, kas ir veselīgais šķīvis, kā jāizskatās mūsu ēdiena porcijai. Tātad dārzeņiem un augļiem jāaizņem gandrīz pusi no šķīvja. Šķīvja ceturdaļa ir graudaugu produkti un kartupeļi vai kartupeļi. Tie var būt, piemēram, rīsi, griķi, kartupeļi un otrā ceturdaļa, vēl viena ceturdaļa gaļas, zīvis, olas. Tātad tie produkti, kas mums dod vērtīgās olbaltumvielas.
Protams, ir arī svarīgi ēst regulāri, jo tad tev labāk veiksies mācībās, tu būsi vesels un mazāk slimosi, tev būs labāki sasniegumi sporta stundās. Un brokastis jāēd katru rītu, un vislabāk ir ēst nevis pārslas, kurās ir ļoti daudz cukura, bet putrus ar ogām, putras, ar to, kas tev garšo, bet pats galvenais vairāk tiešām dažādas putras, auzu pārslas, griķu pārslas, varbūt mannā, bet noteikti neaizmirsti par brokastīm, jo tas tev dos enerģiju visai dienai. Vēl ir svarīgi arī katru dienu noteikti padzerties ūdeni, jādzer daudz ūdens. Un dienas laikā tev vajadzētu izdzert 1,5 litru ūdeni, jeb apmēram 7 glāzes ūdens. Tas ir diezgan daudz, tāpēc vajag piedomāt pie tā, cik daudz tu ūdeni dzer. Un tev būs mājās uzdevums tātad uzzīmēt, uzrakstīt, ko tu ēdi brokastīs, cik reizes dienā tu ēdi, un saskaiti, cik glāzes ūdens tu izdzer. Atceries, ka neveselīgajiem našķiem nevajadzētu būt ikdienas sastāvdaļai. Ņem vērā, ka tādos našķos kā kolā un citās limonādēs, čipsos un konfektēs vitamīnu, minerālu un citu organismam vērtīgu vielu nav. Iedomājies, mums ļoti garšo našķi, bet tajos našķos ir gandrīz nemaz nav vitamīnu, nav minerālu vielu. Tavs organisms nemaz nav priecīgs, ka tu to ēd tādā daudzumā. Limonādes labāk nedzer vispār, bet dienā arī nevajadzētu izdzert vairāk nekā 1 glāzi sulas, jo tur ir ļoti, neskatoties uz to, ka sulā ir daudz vitamīnu, tomēr tur arī ļoti daudz cukura. Un uzraksti našķi, kurš tavuprāt ir neveselīgs, un uzraksti našķi, kurš tavuprāt ir veselīgs. Tā, un veselīgais našķu šķīvis. Tas ir pusi vajadzētu aizņemt augļi un ogas, kas noteikti ir veselīgas, bet, piemēram, ir arī augļi, kas ir mazāk veselīgi. Pie mazāk veselīgajiem augļiem tiek uzskatīti banāni un vīnogas, tāpēc, ka vīnogās arī ir ļoti daudz cukura. Tātad 1/4 tumšā šokolāde, pilngraudu cepumi, žāvēti augļi, augļu un ogu sukādes, augļu, sulas marmelādes, tie ir veselīgie našķi. Un rieksti, sēklas, sieri. Rieksti ir ļoti veselīgi, tur ir ļoti daudz minerālu vielu, kas ir vajadzīga mūsu organismam. Tātad pirms tam bija veselīgā šķīvis, pusdienu šķīvis, šis ir veselīgais našķu šķīvis. Tātad tavā ēdienu kartē jābūt ir daudz dārziņiem, daudz augļiem un ogām, nedaudz uz pusi mazāk cepumu, žāvētu augļu un tikpat daudz arī riekstu sēklu. Izmanto šķīvi principu arī tad, kad našķojies. Tad tu varēsi būt drošs, ka arī tavas uzkodas ir veselīgas. Paldies par uzmanību! Ēdīsim veselīgi! Uz redzēšanos!